Sveiki! Mans vārds ir Juris Baltačs, un šis ir podkāsts Pārējās detaļas. Kas īstenībā nav podkāsts, es vienkārši pastāstīšu par to, kā man ir gājis manā programmēšanas karjerā pēdējos jau gandrīz 4 gadus, jo kopš brīža, kad nopirku savu pirmo Udemy kursu, un līdz šim brīdim ir pagājuši 46 mēneši. Un jāsaka, esmu bijis ļoti patīkami pārsteigts un pat mazliet aizkustināts ar to, ka internetā ir cilvēki, kuriem interesē, kā man ir gājis manā programmēšanas epopejā, kā es to priekš sevis esmu iesaucis. Es iešu cauri vairākām tādām mēnešu porcijām, kur katrā no tiem mēnešiem ir kaut kas noticis, un katrs pagrieziens, katrs vairāk tādi notikumi, kur katrs atzīmē konkrētu pavērsienu šajā visā ceļā. Un centīšos iet cauri plus-mínus chronoloģiski, centīšos runāt tā, ka es saprotu visiem bez programmēšanas žargona, bet kādi 5% būs arī programmēšanas žargons. Tātad viss sākās 21. gadā, vēl Covid laikā, kad es aizgāju no sava darba, tobrīd vēl digitālajā mārketingā, un nolēmu sākt mācīties programmēt. Tas bija kaut kas, ko es gribēju darīt jau ļoti ilgi. Es biju ļoti ilgus gadus ar tādu vieglu skaudību skaties uz programmētājiem. Gan tāpēc, ka, protams, labas algas, lieliska karjera, un arī tāpēc, ka IT un datori vispār ir tas, kas definē to mūsdienu laikmetu. Un man gribējās būt tam visam drusku vairāk kaut kā tuvāk un arī tajā visā iekšā. Mans tāds konteksts un domu gājiens, ejot iekšā programmēšanā, bija tāds, ka programmēšanā visi dzīvo baigi zaļi, ir ļoti daudz vakances, ir labi darbi, visiem programmētājus vajag. Ir cilvēki, kas tajā visā tiek iekšā pašmācības ceļā. Un man arī bija viens draugs, kurš bija jau pirms daudziem gadiem pašmācības ceļā iemācījies programmēt 6 mēnešu laikā un atradis labu darbu un dzīvo ļoti laimīgs, priecīgs savā programmētāja karjerā. Tātad tas bija mans atskaites punkts. Tātad 6 mēneši, kā laiks, kurā ir iespējams kļūt par programmētāju, pat pašmācības ceļā. Un es pēc sevis nospraudu, nospiedu labi, varbūt 6 mēneši, viņam varbūt paveicās, viņš ir tāds gudrs, strādīgs džeks. Pieņemsim, ka man tas prasīs gadu. Un tad es reiķinājos, ka gada laiku es 1 gadu spēšu izdzīvot ar bezdarbnieku pabalstu, ar iekrājumiem, un gada laikā, cerams, tad arī es tikšu kādā programmēšanas darbā. Papildus tam, Covid laikā arī visi digitālie servisi nenormāli gāja uz urā, visi sēdēja mājās, patērēja kaut kādas digitālās lietas, līdz ar to arī visiem IT uzņēmumiem bija baigākais izrāviens un arī visiem vajadzēja programmētājus. Tad tas tāds sākotnējais konteksts, ar kādu es vispār devos iekšā programmēšanā. Es apsvēru dažādus ceļus, galvenā izvēle man bija starp bootcampu vai starp pašmācību, un es izvēlējos par labu pašmācībai, jo tie bootcampi, vismaz tāds viens, kurš man interesēja un par kuru esmu dzirdējis ļoti daudz labas atsauksmes, ir vienkārši ļoti dārgs. Un man arī gribējās savā ziņā arī drusku pārbaudīt savus spēkus un iet tam cauri pašmācības ceļām. Un tad 21. gada martā es nopirku savu pirmo Udemy kursu Pythonā un vienkārši sēdēju pie datora šajā pašā telpā un mācījos. Es uzliku sev tādu timeri, kur es ļoti skrupulozi skaitīju to laiku, kurā es mācos. Es neskaitu iekšā visas attiešanas no datora, teiksim, kaut kādas tūlītes pauzes vai kaut kādas našķošanās, kaut kas tāds. Es burtiski uzspiedu pauzi savam timerim, aizgāju, atnācu atpakaļ un tikai tad palaidu timeri. Un tādā veidā vienkārši noslēdzu savas smadzenes un gāju cauri visiem Udemy kursiem. Un jāsaka, ka tie pirmie 6 mēneši patiesībā ir bijis viens no labākajiem, varbūt pat vislabākais un foršākais laiks manā dzīvē. Jo es darīju tikai lietas, kas man patīk. Es beidzot biju sācis programmēt par kaut ko, kas bija kaut kas, ko es jau ļoti ilgi gribēju. Es tāds zināms piedzīvojumi gars, ka, beidzot es to daru. Un papildus tam arī mūsu jiu-jitsu treniņos mēs tur vasaras mēnešos bijām nolasījušies tāda atsevišķa grupa, kas gāja uz rīta treniņiem, kas bija tādi treniņi, kas ir papildus visiem parastajiem treniņiem. Un tas arī, protams, radīja tādu ļoti foršu atmosfēru, ka mēs tur bijām visi tikai tie cilvēki, kas tur tiešām arī ļoti grib būt un kas ir tādi vairāk motivēti un kam tas viss vairāk interesē. Un tas bija vienkārši ļoti forši. Un
jā, tie 6 mēneši bija nenormāli foršs laiks. Tas vēl vidurī, tam visam cauri bija vasara. Un jāsaka, bija forši, bet zinām, dažas lietas tagad atstoties, es tur nožēloju. Jo, nu, ja tu trenējies gan no rīta, gan vakaros, tur kopā, kad pusgadu bija 10 treniņi vai nedēļā, plus vēl vienu brīdi ar šahu aizrāvos, un tur pavasarī vairāk patusēju. Var sakot, es noteikti nepietiekami nopietni piegāju visai tai programmēšanas lietai, jo darot visas tās lietas, daudz laika programmēšanai vienkārši nepaliek. Bet, nu jā, var sakot, tā es gāju tam visam cauri, kodēju, viss forši, viss notiek. Gāju cauri, teiks, par šito visu, par pirmiem 10 mēnešiem es esmu arī aprakstījis tur tekstā, sociālos tīklos, tur man Twitter ir pielikuši to tekstā, tās ziņas tekstu arī zem šī video. Tur arī bija gan daudz visādi izaicinājumi. Pirmkārt jau tas, ka viss ir jauns un visu laiku jūties kā idiots. Tu visu laiku kodē un visu laiku besies pa tiem eroriem, kad nekas nestrādā. Viens tāds mans pagrieziena punkts bija, ka es pievienojos Accenture bootcampā. Tas bija tāds 2 nedēļu bootcamps, kur katru dienu, 8 stundas dienā, vienkārši sēžam Zoomā un mums tur māca programmēt. Un to bootcampu jāsaka, ka arī tāds ļoti dalīts jūtas. Pasniedzējs bija ļoti zinošs, jā, bet nu tā, viņš bija tikai reklamēts kā priekš cilvēkiem vispār bez nekādas programmēšanas pieredzes, bet tur tajā mūsu kaut kādu 15 cilvēku grupā bija arī 2 vai 3 tādi pirmā kursa studenti, kas jau 1 gadu ir nostudējuši praktiski, un viņi bija visi galvas tiesas pārāki par mums, un viņiem tas gāja daudz ātrāk kā visiem pārējiem, un viss arī notika viņu ātrumā, un mēs pārējie tur vienkārši atbirām. Un es ļoti atceros tādu 1 nedēļu no tā 2 nedēļu bootcampa, kuras pamanījos arī saslimt. Un paralēli tam es arī paralēli bootcampam es arī vēl pasniedzu digitālo mārketingu. Tur gadījā bija iespēja, var sakot, pasniegt, jā, pa vakariem attālināti. Un jā, tad bija 1 nedēļa, kur es biju slims, visu nedēļu bootcampā, un tajā nedēļā iekrita 10 dienas, iekritā 3 dienas, kurās katrā dienā pavadīju 10 stundas Zoomā. Tātad dienas pirmo daļu mācoties, esot slims, un dienas otro daļu pasniedzot digitālo mārketingu. Var sakot, bija slikti. Un man ir iekritis atmiņā tāds viens no momentiem, kas bija pirmais no tādiem ļoti daudziem tādu veidu momentiem, mācoties programmēt, bija, ka es tur mēģinu darīt visu, ko mums pasniedzējs rāda. Kaut kas man, protams, nestrādā, errors, un tad pasniedzējs beidzot pievēršās man. Un es viņam paskaidroju to savu eroru, pastāstu, jā, ko es redzu. Viņš saka, pamēģini termināli ierakstīt SLS atstarpe domzīme config, atstarpe domzīme v.1.3.4 vai kaut tādu. Ierakstu, uzspiež enter, un viss darbojās. Tam bija tā doma, tā kā, what the f, kā es to varēju zināt? Kā es varēju zināt, ka man kaut kas tāds tur jāieraksta? Un tas bija tāds simbolisks brīdis tam, kā es esmu jūties ļoti bieži visus šos 4 gadus, jo ļoti bieži bija tā, ka kaut ko izdari un tad viss strādā, vai arī kāds mentors kaut ko paskaidro, tad viss strādā, un pēc tam ir tāds sajūta, kā es to varēju zināt? Kā es to varēju zināt, ka man kaut kas tāds tur jāieraksta? Jā, kontekstam, tā kā es sāku mācīties programmēt, es vispār nebiju uzrakstījis nevienu kodu rindu savā dzīvē. Jā, es pat nezināju, ka eksistē tāda lieta kā frameworki. Programmētāji zinās, kas tāds ir. Priekš manis bija jaunums, ka vispār ir tāds koncepts kā framework. Man vienmēr likās, ka programmēšanā viss tikai dalās programmēšanas valodās. Bet jā, atsakot, tur bootcampi, daudz mācīšanās, visu laiku sēžu mājās, Udemy'ā, kaļu sev galā visas tās programmēšanas zināšanas. Un daudz laika pa laikam piesakos pie visādiem dažādām vakancēm, kuras pat tur stipri pārmanēja galvā, vienkārši arī treniņa pēc, lai redzētu, kādi ir tie vispār iestāšanās uzdevumi. Un tie gan līdz visi man vēl projām izstījās kā ķīniešu ābets. Var sakot, jā, vienkārši ļoti, ļoti daudz tādu beigas arī tā, kādā ziņā jau emocionāli sāk palikt grūti. Likās, ka, kā var būt, ka visi šitie mani, kas bija jau tur pār pa 400 mācīšanās stundām tajā brīdī, kā var būt, ka tas viss bija tik bezjēdzīgi. Bet lai vai kā vienkārši turpināju močīt, latviski sakot. Līdz tad, kad biju mācījies jau kaut kādus 10 mēnešus, tur visu laiku paralēli arī piesakoties vakancēm un prasot draugiem, tur kā vispār tikt IT iekšā un kā kļūt programmētāju. Viens draugs, ko es jau ļoti ilgi pazīstu, ļoti gudrs programmētājs, ļoti viņam uzticos,
Viņš ieteica man kaut kādu savu draugu, kurš ir nolēmis sākt veidot aģentūru, un tad es varētu iet pie viņa kā, nu, faktiski pirmais darbinieks viņa aģentūrā. Un man liekas tā drusku dīvaini, jā, ka iet pie kaut kādā, nu, latviešu sakot, random džeka, kurus vispār nepazīstu, un kurš vienkārši sāks veidot kaut kādu savu aģentūru. Un tad tādā veidā arī man mentors likās, nu jā, dīvaini, labi, bet, nu, ok, es jau biju diezgan tuvu tādam spēku izsīkumam, jo tomēr 10 mēneši, kad visu laiku tu katru dienu tikai skaties ekrānā un tev gribas datoru vest pret sienu un nekas nestrādā un netiec nevienā darbā. Bet, nu jā, nebija jau nekādas beigās izvēles. Tad, uzticējos tam savam draugam, kurš man ieteica to džeku. Un tad, nu jā, gāju darbā pie viņa. Jā, ļoti gudrs, lādzīgs džeks, bet, nu, arī ar viņu kopā strādājot, nu, arī sapratu diezgan ātri, ka man IT muskuļi galīgi vēl nav tur, kur tie vajadzētu būt. Jo ir tā, ka ir kaut kāds viens līmenis, līdz kuram tu vari tikt mācoties Udemy kursos, bet tas, ko no tevis prasīs darba devējs, ir 2 līmeņus augstāk. Un, jā, un tad strādājot pie viņa arī pirmo reizi saskāros ar Reactu, kas ir jā, tāds ietvers, jeb frameworks. Un tur bija tādi momenti, jā, ka es skatos uz to kodu, viņš jau tur skaidro kaut ko par React hookiem, un tad no manis ir tāds jautājums, kā, okay, kur ir hooks? Tas viņam bija tāds, ka viņš vēlāk atzina mazliet reality check par to, kāds ir tās manas spējas tajā brīdī, nu, un arī priekš manis. Var sakot, jā, kaut kādas 6-8 nedēļas mēs kopā pastrādājām, līdz sapratām, ka, nu, ok, tur nebūs pa ceļam. Protams, tā alga, ko es tur saņēmu, arī bija kaut kas knapi virs minimālās. Un var sakot, jā, mēs sapratām, ka mums galīgi nebūs. Bet es ar viņu sarunāju, ka labi, es saprotu, jā, ka es īsti nespēju pavilkt vēl kā tādā līmenī, kā tu gribi, un arī kā es pats gribētu varēt. Bet vienojamies, ka es turpinu mācīties, man neko nemaksā, un vienkārši mēs reizi tur dienā, ik pēc 2 dienām, kādu pusstundu sazināmies, kur es tev iztaujāšu par lietām, ko es iemācījies tajās 2 dienās, un kaut kāds papildu jautājumu, var sakot, pamāci mani pamentorē tās kādu pusstundu dienā. Un ok, labi, un tā viņš piekrita, un tam visam nāca komplektā arī noruna, ka tā mēs kaut kādus 2 vai 3 mēnešus darām, un ar domu, ka pēc tam es atkal eju pie viņa strādāt, kad es būšu faktiski, jā, lai viņam nekādas izmaksas uz mani nerodās, es turpinu mācīties, un tā, ka man ir jau kaut kādi IT muskuļi uztrenēti, tad es eju atpakaļ pie viņa. Un tā mēs, kāds 2 mēnešus mēs tā darījām, un nu, tas arī tās, gan jau ka arī nebija optimāli, tur bija visādas aizķeršanās, bet nu, tas noteikti bija vērtīgāk nekā man kulties cauri vienam pašam. Līdz vienu brīdi viņš piezīmēja un pateica, ka tomēr viņš netaisīs nekādu aģentūru, viņš dabūjis kādu labu piedāvājumu kaut kur strādāt, un viņš atgriezīsies atpakaļ darbinieku ierindās kā programmētājs. Teikšu godīgi, tajā brīdī jūtos bišķi uzmests, un nu, arī viņš pats atzina, jā, sorry, tā stulbi sanāk, es tevi tagad uzmetu, un es saku, nu jā, stulbi sanāk, jā, man liekas ļoti stulbi. Bet tomēr viss beidzās labi ar viņu, jo viņš man palīdzēja pēc tam tikt manā nākamajā darbā, kuras pēc tam tiku. Kas bija arī viņa iepriekšējā darba vieta, un viņš man tur vienkārši ieteica uz interviju, nointervējos, tur arī sarunājām, ka es eju strādāt tur, nu arī ar algu, kas ir tur kaut kas ļoti simboliski virs minimālās, ka jā, es arī plēnu ar domu, ka es tur vienkārši eju mācīties vairāk nekā kaut ko baigi strādāt. Un tad jā, tad es tiku iekšā tajā darbā. Tur man īstenībā ļoti patika, tā kultūra tam darbam bija ļoti forša, viss uzņēmums ļoti foršs, gudri forši kolēģi. Un vēl man ļoti patika, ka tam uzņēmumam iekšā kultūrā bija sportošana. Tur vajag 2 reizes nedēļā iet, tur faktiski pāri ielai bija sporta zāle, tad mēs tur 2 reizes nedēļā darba laikā arī gājām sportot. Var sakot, tur man ļoti patika, un tur jau es biju sācis uztraukties par savām finansēm, jo savu pirmo darbu es dabūju pēc 10 mēnešiem mācīšanās, kur to 10 mēnešus pārtika, nu, praktiski tikai no bezdarbnieku pabalsta, plus vēl šur tur pasniedz digitālo mārketingu. Un tajā savā otrajā darbā tur es tiku, jā, nu, kas ir kaut kādi 14. vai 15. mēnesis. Un tur arī bija tā, ka ejot tur iekšā, tiekot iekšā tajā otrajā darbā, es jūtu tādu zinām atvieglojumu, ka ok, labi, tā alga tur joprojām nekāda, kaut kas nav virs minimālās. Bet nu vismaz ir kaut kas arī nāk iekšā. Nav tā, ka man bijuši tikai tēriņi, kā tas bija pēdējo faktiski 1,5 gadu. Un
Un plus vēl potenciāls, ka kaut kur es tur tikšu. Ap to laiku bija jau sācis arī parādīties mākslīgais intelekts, bija jau parādījies, un tur sāka virmot baumas par to, ka viņš vispār aizstās programmētājs. Un tad man bija tāda sajūta, ka, ok, labi, es joprojām esmu pārbaudas laikā, bet vismaz es esmu ticis iekšā pirms mākslīgais intelekts atņem darbus vispār visiem jauniem programmētājiem. Bet tur arī bija tā, jā, kaut kādus 2 mēnešus strādājot, jau jūtu, ka nav labi, jā, ka tie mani IT muskuļi vēl nav tādā līmenī, kā vajadzētu. Un neiet vārds uz priekšu tur. Un, teiks tā, visu laiku jau tāds arī zināms stress par to sāk rasties, par to, ka katru reizi, kad tevi aicina uz kaut kādu sarunu, jā, vai uz kaut kādu mītingu, vienmēr tāds sajūta, ka, obāc, vai šis būs tas moments, kad man atlaidīs. Un vienu brīdi, jā, tāds moments arī pienāca, kur bija tā, ka mani tur paaicina uz mītingu un saka, jā, tu esi foršs džeks un pa lielam jā, var redzēt, ka tev galva strādā un viss kārtībā, bet vienkārši nav pieredzes un tās lietas, ko mēs no tevis gaidām, tās diemžēl neatnāk. Kas jāatzīst arī bija ļoti saprotami. Šajos pirmajos 2 gadījumos, kur pa lielam jā, mani atlaida, es to otru pusi ļoti labi saprotu, jo es tiešām nemācēju programmēt. Bet tur jau bija tā. Tagad jau bija pagājis 1,5 gads, kopš es sāku mācīties programmēt. Es jau biju pamanījis, ka darba tirgus priekš jauniem programmētājiem nav tas, ko es gaidīju, ka tas ir. Un patiesībā viņš ne tikai nav tas, ko es gaidīju, ka tas ir. Tas tirgus arī pirmo reizi ir pazudis pēdējo 20 gadu laikā. Jo, vismaz cik tālu es biju dzirdējis arī no programmētājiem, ka pēdējos 20 gadus arī tiešām bija tā, ka tu vari pusgada laikā iemācīties pat pašmācības ceļā programmēt gan labi, lai tiktu kādā darbā, un visiem uzņēmējiem tos programmētājus arī tik ļoti vajadzēja, ka viņi bija gatavi samierināties ar tādu diezgan zema līmeņa iesācējiem, kurus tad viņi savā uzņēmuma paspārnē izaudzē. Bet tagad tā nebija, jo Covid laikā, kad visi digitālajie pakalpojumi gāja uz urā un visiem tos programmētājus vajadzēja, visi uzņēmumi paņēma ļoti daudz programmētāju savā darbā, bet tad Covid sāka pāriet, un tie uzņēmumi vairs nezināja, ko darīt ar visiem tiem saviem programmētājiem. Jo pieprasījums pēc visiem šīm digitālajām lietām sāk jau drusku kristies, un visiem ir pilnas mājas ar programmētājiem, un tos jaunos nevienam baigi nevajadzēja. Un faktiski tas, ko es gaidīju, ka būs tas programmētāju tirgus, kurā tikt iekšā ir samērā viegli, uz to brīdi vienkārši bija pazudis pirmo reizi pēdējo 20 gadu laikā. Un tur jau bija tā, ka man atlaida no tā mana otrā darba. Formāli mēs vienojamies pārtraukt darba attiecības, bet visas reizes manā šajā programmēšanas epopējā, kad mēs nosīt vienojāmies, kaut kā tā sakrita, ka ideja vienoties vienmēr ienāca prātā tikai vadītājiem. Faktiski jā, man atlaida. Un tur bija tā, ka ejot ārā no tās manas otrās darba vietas, kur man ļoti patika un kuras ļoti cerēju, ka varēšu palikt, plus arī man to ļoti vajadzēja, jo es jau biju nodedzinājis, es biju reiķinājis, ka es nodedzināšu 1,5 gadu no saviem iekrājumiem, es biju reiķinājis, ka nodedzināšu 1 gadu no saviem iekrājumiem, bet faktiski to brīdi jau biju nodedzinājis 1,5 gadu. Un jā, tur bija tā, ka ejot ārā no tā darba tajā pašā dienā, man bija kunkulis kaklā, jā, bija tā, ka, bļāviet, ko lai dara. Jo es jau biju skatījies uz visu šo jauno programmētāju darba tirgu, biju skatījies uz savu kontu atlikumu, un nevienā no otrā dienā nekas neizskatījās diezko labi. Un tur tiešām bija tāda sajūta, ka es izmests no laivas, un arī jā, bezdarbnieku pabalstam es vairs nekvalificējos, jo to es jau tur biju izsmēlis, un vairākas reizes jau nekvalificējos. Un tur bija tā, ka jā, es skatos pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju, uz priekšu, atpakaļ, un nevienā virzienā pilnīgi nekādas variantus neskatu. Un jā, tad atnācu mājās, jā, sēdēju šeit pašā krēslā, skatījos pa logu un domāju, tā kā, bļāviens, vairs nav smieklīgi, nav smieklīgi, cik slikti jau ir, jo papildus tam visam bija paspējusi arī ierasties inflācija un elektrības cenas, kas kas arī ļoti jūtu dzīvojot savā elektriski apsildāmajā dzīvoklī. Un tā inflācija īstenībā bija kaut kas, ko es izjūtu visvairāk tādā ilgstošā termiņā. Protams, neesmu vienīgais Latvijā, kas izjūtām mēs visi, bet tā bija tāda lieta, ka tev jau
pusotru gadu gan arī nav bijuši nekādi ienākumi, un tu Rīmī noskanēji visas tās preces, ko tu sapēc, un tu pasties, cik tas maksā? Tā kā, es viens pats pērku savu ēdienu nedēļu pāris dienām. Agrāk šī daudz varēja samaksāt, agrāk šī daudz bija jāmaksā, lai organizētu viesības. Tad bija katru reizi, kad es kaut ko nopērku, tas bija tāds tā kā bišķi duncis sānāk, ka es izēju ārā no tā veikala un domāju, pļāviens, šis vairs nav smieklīgi. Nu jā, un ar to tad sākās periods, kas priekš manis bija 19. līdz 25. mēnesis, kas bija tāds pusgads, kur, ja mans pirmais pusgads bija viens no foršākajiem periodiem manā dzīvē vispār, tad šis pusgads bija, es teiktu, noteikti līdz šim vissmagākais. Jo, ka tas, ko es tagad stāstu, varbūt ir kādas 10 minūtes un pāris teikumi, tas tomēr ir pusotrs gads. Un tā pusotra gada laikā arī tā ikdiena nav tā, ka ir beigi foršā, neskaitot pirmos 6 mēnešus. Tā ikdiena sastāv no tā, ka es vienkārši sēžu pie sava datora un besos par to, kāpēc kods nestrādā. Kaut ko paprogrammēju, uzspiežu enter, izlec errors, googlēju to erroru, lasu erroru aprakstu, mēģinu norientēties, ko tas viss vispār nozīmē. Ej atpakaļ kodā, kaut ko pamainu, ir cits errors. Un tā paiet reāli pilnīgi viss tavas dienas. Un tad, kad tas notiek jau pusotru gadu plusī darbā, kur visu laiku esi bišķi jūties kā idiots, kur jau tev 2 reizes atlaiž, garā ziņā nebija forši. Jā, nebija forši. Tā viena lieta, kas mani plus mīnus tajā tumšajā pusgadā noturēja pie saprāta, ir, protams, iespēja trenēties. Tur aizēju uz jiu-jitsu, tur ir kaut kādi, protams, draugi, ir kaut kāda diskutēšanās. Tas viss ļauj mazliet par to aizmirst. Bet tad atkal esot mājās, es sēdu viens pats mājās, īpaši, kad uznāk ziemas tumsa. Tu sāki mākties virsū visādas nelabās domas, likās tā kā, ko es daru nepareizi. Vai es par maz strādāju, vai es skatos nepareizajos virzienos, un es jau tagad gandrīz 2 gadus ņemos, tas mans draugs tiek iekšā pusgada laikā, un jā, viņš ir gudri strādīgs džeks, bet viņš nav 4 reizes gudrāks par mani. Kaut kā, faktiski tagad atstoties, vienkārši bija tā situācija tāda, ka bija pazudis darba tirgus. Un tad tādā veidā arī turpinu meklēt vakances. Bija jau tā, ka gan katru dienu neiet cauri CV, jo bija tā, ka man reāli vajag to darbu, jo nav smieklīgi. Un bija tāda sajūta, ka es peldētu no salas uz salu, kur, teiksim, sala ir tas darba devējs, kur ir kaut kāda iespēja ienākumiem, iespēja elpot. Un piesakoties kaut kādai vakancei, tā ir savā ziņā tāda sala, uz ko es skatos, kur man iespēja drusku piezemēties. Un tad, kad tās vakances neko neatbild vai atsaka, tad vienmēr bija tāda sajūta, ka es esmu pietuvojies tai salai, bet kas tajā salā ir, viņš vienkārši uzliek papēdi manas galvas un nospiež mani atkal zem ūdens. Un ejot cauri tādai situācijai un esot tādā stadijā, vismaz ļoti savā ziņā tāds psiholoģiskais eksperiments izvērtās pašam uz sevi. Jo tiešām var just sevī, ka tu paliec tāds cinisks, ka ir tāda sajūta, ka nevienam mani nevajag, es nekur netieku, viss ir slikti, kāpēc vienmēr pavajadzās tikai citiem, kāpēc citiem tas bija tik viegli, kāpēc man tas ir tik grūti, un es tik daudz cenšos priekš tik maz un tam nekāda rezultāta. Un patiesībā viena no lietām, ko es galīgi negaidīju, ko es saskatīju pats savā psiholoģijā tajā brīdī, ir, ka es drusku vairāk sāku empatizēt ar sazvērestību teorētiķiem. Tāpēc, ka tiešām ir tāda sajūta, ka pasaule pret tevi ir sazvērējusies. Tiešām ir tāda sajūta, ka viss ir negodīgi, un ne tikai tas, ka pasaule ir negodīga, bet pasaule ir negodīga tieši pret tevi. Kas, protams, tā nav. Vienkārši mēs dzīvojam kapitālismā, un tas ir tas, kā lietas darbojās. Bet sāk mākties visādi šādas domas, redzot kaut kādas draugu storijas Instagramā, vai tur foršās bildes. No vienas puses, protams, man liels prieks par saviem draugiem, ka viņiem foršas dzīves, bet kaut kādā brīdī es vienkārši sāku besīt. Tu tiešām ar dusmām sāc skatīties uz to, ka visiem citiem iet labāk nekā tev. Un viena lieta, ko es gan jau darīju nepareizi tādā situācijā, ir es pārāk maz vienkārši pavadīju laiku ārpus tā savu burbuļu. Es dzīvoju viens pats, un tad cilvēks diezko daudz arī nesatiku tajā laikā, tikai treniņā galvenokārt.
Man patīk tāda analoģija, ka ejot cauri kaut kādām grūtībām, tu esi tā kā ar galvu tādā mazā miglas mākonī, kur no tāla skatu punkta tu skaties pa labi, kreisi augšu leju, tu visu redzi tikai miglu un viss ir tikai slikti. Bet no ārpuses, ja kāds tevi skatās, viņš redz, ka tas miglas mākonis īstenībā ir tikai tāds drusku ap tevi, viņš ir kā tāds vainags. Un esot viens pats, tu īsti, nu, tu vienkārši nespēji paskatīties uz sevi no malas. Un es atceros, bija tādi divi momenti, kas man ļoti izceļās attiecībā uz šo tādu depresīvo un izmisuma sajūtu, kas man bija. Viens bija tas bija tā, ka vēl bija Covid ierobežojumi, kad nu arī tu visu laiku esi tajā stresā un katru dienu ir tāds miks starp dusmām un izmisumu. Un plus vēl Covid ierobežojumi, kur vispār nevar iziet no mājas, dzīvoju viens, pavadu laiku viens, visu laiku mācos viens. Vienu brīdi es pamanīju savu dzīvoklī uz sienas zīmekli, un tad es tādu sekundes desmitdaļas pieķēru sev pie sajūtas, ka vismaz kāds cits šeit vēl ir. Un tad es tā uzreiz sapratu, pagaidi, tas nav normāli, ka es skatos uz zīmekli savā dzīvoklī, un man ir sajūta, ka šeit kāds cits vēl ir. Tā kā tiešām kaut kas nav labi, tad sāku vairāk rakstīt draugiem, tā kā ejam ārā pastaigāties, izjām svaigā gaisā, vismaz kaut kā satiekamies. Un tas bija viens moments, tas vēl bija, tā, ka bija tie Covid ierobežojumi, bet bija vēl viens cits moments tajā riktīgi tumšajā pusgadā, kas bija tas 19. līdz 25. mēnesis, ka arī tur tiešām skaties pa labi, kreisi augšu leju, vispār nekādas variantas neredz, jūties nevienam nevajadzīgs, tāds ļoti mazs un katru dienu sastāv no tā, ka tu pamosties, besies par kodu, dienas beigās besies uz sevi par to, ka nekas nav pagājis uz priekšu, ka tikai vēlreiz nauda ir iztērēta. Vēlreiz samaksāti apkurēt 200 eiro, kaut kāds bija rēķinājums, ka tie būs 70 eiro, kāds man bija parasti pa ziemām. Pēc tam, ka jau es 2 gadus tā mocījies, un uznāk tāda depresīva sajūta. Un tas otrais tāds pagrieziena punkts man bija, ka es scrolloju Instagram un bija viens tāds psihologu kanāls, kam es sakoju. Un tur bija ielikts iekšā saraksts ar depresijas simptomiem. Un kādā līmenī es jau vieglu depresiju, tādā līmenī, kā es domāju, katrs reizi piedzīvojis, jau biju piedzīvojis. Ka tā nekas tur baigi briesmīgais, bet ka vienkārši neko negribās, īsti nav spēka. Nav tā, ka tas ir bēdīgs, bet tu vienkārši neko nejūti. Vajag sakot, kaut kādam tādam, vismaz kādreiz domāju, ka katrs ir gājis cauri. Bet tur bija tajā simptomu sarakstā, bija uzskaitīti vairāki punkti, un gan visus, izņemot vienu, es biju jau zinājis, ka tie ir depresijas simptomi. Ka trūkst, nav enerģijas, neko negribās, īsti neko nejūti. Bet viens bija, kas priekš manis bija jaunums, tas ir depresijas simptoms, un ko es ļoti spēcīgi arī biju izjūtis pēdējās pāris nedēļas, bija, ka svārstās laika izjūta. Reizēm ir dienas, kuras tev liekas, ka paiet kā 1 stunda, bet tad ir kaut kādas dažas stundas, kas liekas, ka valkās visu dienu. Un tā man bija bijis jau kādu nedēļu vai 2 pirms es to pamanīju sarakstā, un ieraugot to, ka tas ir arī viens no depresijas simptomiem, es sapratu, ok, labi, šis kaut kas galīgi nav kā vajag ar mani, jāsāk rakstīt draugiem, vairāk iziet no mājas. Un viena lieta, ko es īstenībā arī domāju, darīju nepareizi tajā brīdī, es nebiju pietiekami uzstājīgs un nepietiekami spēcīgi parādīju, cik ļoti man to vajag un cik slikti man iet. Jo tā, kas aicināja savus draugus kaut kur pastaigāt, viņi to uztvēra kā vienkārši ejam pastaigāties kaut kādā darba dienā, vakarā. It kā tas mans būtu tāds parasts lūgums, ko parasti mēs tā īsti nedaram. Bet pārstāvji vienkārši atteica. Ne jau tāpēc, ka viņi būtu ļauni, bet viņi pateica, sorry, šodien netieku tur man pašam savu darbu, savas lietas, savu treniņu vai kaut kas tāds. Un katru reizi, kad es saņēmu to atlūgumu, tas atkal bija tāds sajūta, ka man duncis sānā no maniem draugiem. Bija tāds sajūta, ka tu neredzi, tu tiešām neredzi, cik ļoti man to vajag. Bet tagad atskatoties, es domāju, es arī vienkārši nebiju gan uzstājīgs par to. Bet bija viens draugs, kurš izvēlējās par manu pirmo no maniem programmēšanas sargeņģeļiem, kurš arī programmētājs, React speciālists. Viņš man ļoti palīdzēja uzprogrammēt vienu lietu, kas bija tāds sava veidā e-veikals. Viņš man ļoti ar to palīdzēja. Un tas bija viens no tādiem maniem cerību stariem. Vēl viens cits cerību stars, kas man tur pavērtās, tas vēl arī šos 19. līdz 25. mēnesī, bija jau tā, ka naudām bija pavisam švaki. Un viens draugs man uzrakstīja, ka viņam vajag palīdzību, faktiski tur uzkopt vienu graustu, palielam strādāt trojkā.
Un viņš man prasīja, vai es varu nākt palīdzēt. Un tas priekš manis bija tāds drusku ego check moments, latviski sakot. Jo pirmais bija situācija, ka man kāds piedāvā strādāt trojkā, un es to tiešām nopietni apsveru. Un es arī piekritu, jo nebija tā, ka bija baigi daudz izvēles variantu. Vienīgais, ka tajā laikā es kaut kādu pusotru gadu biju dzīvojis praktiski bez ienākumiem. Un jā, tad bija tā, ka 45 minūtes ar riteni minostru līdz tai trojkas vietei, visu dienu staipīju apkārt ķieģeļus. Tad vēl pāris reizes mēģināju tajās pašās dienās aiziet uz treniņu, kaut ko pacelāt. Tas bija pa daudz, tur gandrīz 2 stundas dienā mīties ar riteni, nesāt ķieģeļus visu dienu. Plus vēl trenēties, plus vēl ko mēģināt programmēt, mācīties tajā laikā, un tas bija vienkārši pārāk daudz. Tad es pārstāju braukāt riteni, vienkārši braukāju sabiedrisko. Bet, nu jā, tas bija tāds moments, ka es sēžu tur tajā graustā, arī tur es viens pats pārsvarā biju, un nonēsājies ķieģeļus, tad pusdienu pārtraukumā tur dzeru savu ūdeni, ēdu savu siermaizi, ko biju paņēmis līdzi. Un tad, jā, skatot tālu un domāju, kā es esmu šeit nonācis. Šāda veida darbs, protams, arī ir godājams un vajadzīgs. Tajā pašā laikā tas nav tas, ko es biju iedomājies, kad es nopirku savu pirmo Udemy kursu. Tad, bet, nu jā, tagad tiek tam pāri. Īstenībā bija pat patīkami. Varēja svaigā gaisā izkustēties, bija foršs saulains laiks. Un nu, kaut kā jau tam visam cauri jākuļās. Bet labi, jā, tad jā, tojās jau tas 20. mēnesis šajā visā, kur tad tās bija gada beigas, tas bija pienāk decembris, kur es jau esmu pusgadu tādā ritīgā bedrē, viss ir slikti. Esmu izdedzinājis par caurumu savos krājumos, kurš ir pa gadu lielāks, kā es biju plānojis, ka tas būs. Un tojās jaunais gads. Un jaunais gads vienmēr bijis viens no maniem mīļākajiem svētkiem. Es tā priekš sevis simboliski nolēmu, ka labi, pēdējie 2 gadi ir bijuši galīgā žē, bet nāk jauns gads, jauns sākums, un lai viss sliktais paliek vecajā gadā, nākamajā gadā man sanāks. Un tad 4. janvārī svaru zāles treniņa pašā noslēgumā, ceļot deadliftu, man mugurā izslīdēja disks. Tā mums tāda maza kopiena, mēs esam tajā zālē, tur bija viens pats tajā brīdī. Un es vienkārši nometu izkrīt no rokām tās stangai, iebļojos un nokrītu 4 pāri tai stangai. Un sākumā tāds šoks ir tā kā, what the fuck, kas tikko notika. Man pirmo reizi bija saskara ar izslīdējušu disku. Es zināju, ka tāda trauma mēdz būt. Es zināju, ka tas ir sāpīgi, bet nu jā, es nezināju, ka tas ir tik sāpīgi. Un jā, tad sākās visādas domas par to, kas notiek, vai es vispār tagad varu kustēties, vai es nevaru kustēties. Un ir tā stulbā situācija, ka tu tā kā nekusties un tev sāp, tu kusties un tev sāp, un tad nevar saprast, vai man kustēties kādā konkrētā veidā, vai man vispār nekustēties, un kas notiek. Un tad es kādu minūti vienkārši 4 es nokritu pāri tai stangai. Visu laiku kaut kādas katastrofālās domas nāk prātā par to, ka jau man tūlītās griezīs vaļā muguru, man jāoperē mugura. Es nezinu, kas notiek ar mani. Tad, nu jā, kādu minūti tur riktīgās sāpēs nekustīgs esmu 4. Tad kaut kā sanāk piecelties, un labi tāds sākotnējais šoks pāriet, vēl projām viss riktīgi sāp. Un tad kaut kā atgriežot tajā realitātē, saprotot, ka, tā kā, kas notiek vispār ar manu dzīvi šajā brīdī. Jo es esmu 2 gadus šitā mocījis sevi, lai tiktu iekšā programmēšanas darbā, laikā, kad es programmētāju darbu tik vispār pazudis. Un tagad vēl ar šito man ir jāņemās. Tas nav godīgi. Bija tā doma, ka tas vienkārši nav godīgi, ka man tā notiek. Bet tur man nāca prātā, man atnāca tāda viena frāze, ko es jau lietoju daudzus gadus, kas ir izvērties par tādu mantru priekš manis, ka pirms pasaku to savu mantru, mazliet teorijas ar to, kā man viņa radās. Proti, cilvēki, kuri dzīvē sasniedz savus mērķus un dara kaut ko interesantu, viņiem jau tas reti ir kaut kāda viena liela lēmuma dēļ. Tā parasti ir, protams, veiksme, bet papildus veiksmei arī tūkstošiem dažādu mazu momentu, kuros viņi veic konkrētas izvēles, kas viss novada pie kaut kā laba.
Un tad tā mana frāze ir, ka šis ir viens no tiem brīžiem. Proti, šis ir viens no tiem 10,000 brīžu manā dzīves laikā, kur man jāveic kaut kāda izvēle. Un šis ir viens no tiem brīžiem, kurš man vai nu tuvinās tam, kur es gribu tikt, vai arī nē. Un tas man palīdz, šī frāze man palīdzējusi ļoti daudzās situācijās, ļoti daudzus gadus. Jo tā kaut tāda lieta, kā abstrakta lieta, kā tur tavs 10 gadu mērķis vai panākums, lai ko tas katram nozīmētu, tā to padara reālu, klātsošu tajā konkrētajā brīdī. Tad vienkārši sev pateicu, ka šis ir viens no tiem brīžiem. Un ko? Aizglaboju mājās, pār nākamās dažas dienas uz gultas, tur nenormāli ilgi jāgaida līdz, ja es iestājos, protams, arī valsts rindā, jo nebija naudas, lai baigi kaut ko pirkt, kāds pakalpojums. To bija ļoti ilgi jāgaida. Nu, atsagot, jā, viss ir slikti. Bet tad tas disks izslīdēja 4. janvārī, bet tur jau sāka materializēties viens darba pieteikums, kam es biju pieteicies, kur arī novērtēju, ka es biju uztaisījis to savu nosacīto e-veikalu, ko man viens draugs palīdzēja uztaisīt. Un milzīgs paldies tam draugam. Viņš reāli tiešām bija klāt manā visā smagākajā brīdī. Viņš bija vienīgais, kurš man varēja palīdzēt tieši tādā veidā, kā man vajadzēja palīdzēt. Protams, visi laba vēlējumi no maniem draugiem ļoti novērtēju, paldies, bet, ja godīgi, viņi bišķi pat sāk kaitināt tādos brīžos. Jo viss, ko tev tie draugi iesaka, kādi praktiskie padomu lietas, ko jau sen es pamēģināju 10 reizes, un visi tādi novēlējumi, kā tur nepadodies, tur izdosies. Jā, protams, paldies, ļoti novērtēju, bet nezinu, kaut kā vienkārši nebija psiholoģiski tādā stadijā, lai būtu pateicīgs tajā brīdī par to. Lai gan esmu pateicīgs tagad, protams, jā, liels paldies, patīk man draugi, viss ļoti forši. Bet, jā, var sakot, sāka materializēties viens tāds darba pieteikums, kurā es tur biju pieteicies, un februārī tiku uz darba intervijām, kur, protams, slēpu savu izmisumu par to, cik ļoti man to darbu vajag. Slēpu arī savas sāpes mugurā, kas man bija sēžot tajā intervijas krēslā, un tur man darbā paņēma. Un tajā darbā alga bija tāda, ka var iztikt, ja tā taupīgi dzīvoju, tad katru mēnesi paliek pa nulēm, kas, protams, nav baigi forši, bet, priekš tā, ka es jau biju tobrīd gan 2 gadus dzīvojis praktiski bez ienākumiem un ar normālu stresu, tas bija labs atvieglojums. Viens mīnus tajā darba vietai bija, ka man vajadzēja stundu katrā virzienā braukt sabiedriskajā transportā, kas, protams, nebija baigi forši, bet, nebija jau baigās izvēles. Man tur piesaistīja mentoru, ļoti gudrs, zinošs džeks, 8 gadus jaunāks par mani, bet, kā programmētājs galvas tiesu pārāks, kas, protams, ir viss, ko mentoru arī vajag. Viena lieta, kas man tur likās dīvaina, bija, ka tas uzņēmums sāka veidot tādu projektu, kas priekš viņiem pašiem bija tāds liels eksperiments, tur veidot vienu iekšējo sistēmu. Un es tur biju, esot tobrīd vēl jaunākais programmētājs, arī vienīgais programmētājs, kas tur ir iekšā. Un, labi, sākumā man tur bija pirmos 3 mēnešus mentors, ļoti palīdzēja, ļoti daudz no viņa iemācījos. Bija ļoti vērtīgi redzēt tādu labu koda struktūru beidzot arī. Bet, pēc kāda laika tajā projektā, jau pēc kādiem 4-6 mēnešiem mēs pamanījām, ka lietas tā īsti nestrādā. Gan es tur galīgi nebiju savā vietā, gan arī citi kolēģi, kas mēs tur bijām tajā komandā, gan arī vispār tur, ņemot vērā, ka tas bija tāds eksperiments, bija ļoti daudz visādas neskaidrības. Es teiktu, ka tas bija viens no tiem eksperimentiem, kurš neizdevās. Un tāda eksperimenta gadās katrā uzņēmumā, un katrs uzņēmums, kurš ir gan drosmīgs, lai atļautos kaut ko pamēģināt, reizēm iebrauc arī tādā situācijā. Tas jau it kā būtu saprotami, lai arī bija jocīgi, man tur jābūt vienam pašam kā programmētājiem, kas arī ir īpaši pēc tam, ka mentors pazūd, ir tāda sajūta, ka man te vienam šits jātais. Bet tajā mūsu komandā bija viena lieta, kas ļoti apgrūtināja dzīvi, bija viena tāda persona komandā, ko pieklājīgā literatūrā mēdz saukt par augsta konflikta personību. Un mūsu darbs ar viņu bija ļoti cieši saistīts. Un situācijā, kur lietas jau tā neiet baigi labi, ja ir vēl kāds tāds cilvēks, tad, bija tur daži tādi momenti, un es pat teiktu, tīpaši viens moments, kurš man ļoti paliek atmiņā, kur cilvēks izmet kādu komentāru, kurš tieši manā virzienā, kur tas komentārs pats par sevi tāds it kā nekas baigi indīgs, bet tas, kā tas tika pateikts, un tieši tas brīdis, ka visi jau tur vairākus mēnešus viens otru izbezījušies un nekas priekš neiet,
Uh, Tas man iedarbināja kaut kādu tādu 9 mēnešu kodēšanas sprintu, kur es darbojos tikai pilnībā uz dusmām. Man pirmo reizi bija kaut kāds tāds periods savā dzīvē, kurš 9 dienas no vietas esmu, ne gluži 24/7, bet visu laiku dusmīgs un neapmierināts ar kaut ko. Jāsaka, gan arī tas bija ļoti produktīvi. Tā kā ir arī savi plusi tādam dusmu režīmam, jo tajās 9 dienās es nepārspīlējot varu teikt, ka es izdarīju vairāk kā pirmajos 3 mēnešos kopā. Gan tāpēc, ka es biju ļoti motivēts, jo tas tur saskatīja iespēju tikt ārā no šā projekta, gan arī tāpēc, ka bija jau kaut kāda pieredze un vienkārši arī lietas gāja ātrāk. Bet jā, es atceros tajās 9 dienās, brīvdienās, kas tur iekritās, uzskatīju, 13 stundas nostrādāju brīvdienās, vienkārši tāpēc, ka bija iespēja tā, ja es tur gan ātri lietas izdarītu, tad man izskatījās, ka es tur varētu tikt iekšā citos projektos, kas man bija interesanti, gan tāpēc, ka, acīm redzam, tas viens projekts galīgi negāja, kā jebkurš bija cerējis. Bet gan arī tīri no kodēšanas viedokļa jauniem programmētājiem ir ļoti svarīgi redzēt arī citu cilvēku rakstītu kodu, jo tobrīd visus kodus, ko es darba laikā biju redzējis, bija tikai manis paša rakstītais, tur sākumā ar mentoru atbalstu vēl. Un es teiktu, tas man iegrieza. Tas man godīgi iegrieza, jā. Jo tāds svarīgs izaugsmes moments programmētājiem ir tieši spēja redzēt citu cilvēku kodu, kur tu zini, kāda problēma tas kods risina, un tu redzi konkrēts risinājums. Tad, tas ir viens no tādiem svarīgiem punktiem, kā programmētāji aug un veido savu pieredzi. Bet jā, tad man ielika citā projektā, un bija arī baigā pārslēgšanās no projekta, kurus pats veidoju pilnīgi no nulles ar tādu diezgan jaunu un ērtu tehnoloģiju projektu, kurš bija kaut kāds 10 gadus vai vairāk vecs. Un tur tā koda bāze nebija tā svaigākā un ļoti atšķirīga no tās sākotnējās. Un es arī teiktu, tas projekts bija arī tāds pāri manai galvai. Tur īsti tas mans skillsets nebija tas, ko tam projektam vajag, un varētu arī teikt, ka nebija tajā līmenī, kur man vajag. Un vispār es godīgi negribu atstāt iespēju, ka viss problēmas bija tikai uzņēmuma pusē. Arī no manas puses es tur bieži biju pārlieku optimistisks par to, ko spēšu. Un tā kā neesmu arī pats pilnībā bez vainas. Bet tur kaut kā tā jau sakrita, ka tagad atspēlēs, man liekas, man tur bija iegājis imidžs, ka es tur esmu mazliet ciemu muļķis, jo es tur darbojos tajā projektā, ar ko netiek galā. Gan arī tajā nākamajā projektā, kuras darbojos, negāja diezko labi. Un atceros, bija viens tāds darbinieks, kas tur bija atnācis strādāt, tā kā es jau biju pusgadu nostrādājis, viņš jau bija tāds drusku pieredze programmēšanā, un viņam arī likās dīvaini, ka tur tādas lietas no manis prasa. Un viņš izvērtās par tādu manu otro sargaņģēli visā šajā stāstā. Viņš man ļoti daudz atbalstīja visā tajā projektā un vienkārši programmēšanas ceļā. No viņa arī diezgan daudz iemācījos, ka formāli viņš nemaz nebija mans mentors. Mēs vienkārši kopā gājām pusdienot, es viņš laikā taujāju pa programmēšanas lietām. Viņš man visu kaut ko ļoti labi skaidroja, un viņš tā tīri viņam likās, ka tas, kas tur notiek, nav tā, kā tam būtu jānotiek. Un tad viņš man ļoti palīdzēja. Liels paldies viņam. Viņš nebija vienīgais, kam es prasīju palīdzību. Es tur, protams, prasīju palīdzību arī citiem, bet pēc kaut kāda laika, nezinu, kaut kā tur tā viss iegājās, vai es tur varbūt tajā vidē neiederējos, vai vienkārši, nezinu, pietrūka prasmu, lai tur cilvēki man pievērstu gan daudz uzmanību, bet no manas skatu punkta sāk izskatīties, ka tā palīdzība, ko es prasu, viņai atnāk, bet baigi jāsāk lūgties, un viņa nāk komplektā ar visām mazprātībām, kuras man tur bija jāklausās. Un, godīgi sakot, tur man arī bija tāda sajūta, ka es katru dienu ejot uz darbu, iesēžos pie stūres mašīnai, kura es zinu, ka jau atkal ietrieksies ķieģeļa sienā. Un jā, tad bija kāds aptuveni 3 mēnešu periods, kur es gāju katru nedēļas iesāku ar tādu sajūtu, ka brace for impact. Un tad, tā kā nedēļa pārcieta, tad ir tā, vismaz 2 dienas miers, un tad pirmdiena atkal tā no rīta, un plusotas, ka jābrauc tās 2 stundas dienā sabiedriskajā transportā. Lai sakot, galīgi nav veids, kā es gribu dzīvot. Tur arī priekšnieks paaicināja, kurš priekšnieks īstenībā bija tāds ļoti sakarīgs džeks. Viņš paaicināja manu sarunu. Mēs jau zinām, ko šis nozīmē. Katrā ziņā nolēmām katrs iet savu ceļu. Un, lai arī man tur bija tāds 3 mēnešu periods tajā uzņēmumā, kurš labprātāk būtu katru dienu gājis pie zobārsta, nevis uz darbu. Es negribu izteikties pārāk ļauni par to uzņēmumu, jo tomēr es viņu redzēju caur tādu diezgan, teikšu godīgi, neveiksmīgu un disfunkcionālu projekta prizmu. Tur bija ļoti daudz cilvēku, kas ļoti apmierināti ar savu darbu, un arī es pats tur īstenībā, es teiktu, jūtos ieguvējis no tā darba.
jo tur es tiešām daudz iemācījos un vienreiz redzēju caur tādu, pirmo reizi redzēju tādu labi sakārtotu kodu struktūru, ko es pateicoties tam mentoram tur arī varēju izveidot. Tas īstenībā ir tāds nopietns atspēriena punkts, teikt, manā programmētāja karjerā, un kādā ziņā arī mēs visi spējām šķirties kā draugi. Viena no tādām kļūdām, ko es tur pieļāvu, es teiktu, ka tagad tu visu laiku esi konstantā stresā, un tad ir tāda, vismaz man ir tāda tieksme, visu laiku tikai programmēt un mēģināt skatīties kodu un bīdīt uz priekšu to projektu. Tieši to kodu. Bet tagad, atstoties, es teiktu, priekšprogrammētāji, tā ir īstenībā baigā kļūda. Ļoti liela daļa no projekta ir no programmēšanas, ir īpaši kaut kādiem jaunajiem, kā es biju tobrīd, ir spēt atkāpties, bišķi padomāt, panalizēt, kaut ko pagūlēt, pastīties, kā lietas darbojās un tikai tad kodēt. Es kaut kā visā tajā stresā biju iekritis tādā režīmā, ka man vajag tikai močīt, un jo vairāk tu tā nosīti močī, jo vairāk kaut kādas kļūdas tev rodās, jo vairāk tu streso, jo vairāk kļūdas dēļ stresa, un atsakot, galīgi viss negāja. Bet, lai vai kā, arī tur mēs spējām šķirties kā draugi, un viss jau beidzās tīri ok. Tad tur es gadu nostrādāju, vienojamies iet katrs savu ceļu, un tur arī paveicās diezgan ātri, kaut 2 nedēļu laikā tikt nākamajā darba vietā, jo es jau arī biju meklējis savu citu darbu. Iemesls, kāpēc es vispār tik ilgi biju, es netiku prom, kas arī bija viena no lietām, kas to padarīja tik neciešamu, kā jūties mazs, un vismaz subjektīvi tā sajūta, ka visus tevi skatās kā tādi ciema muļķi, un varbūt pieredzes trūkuma dēļ nevienmēr spēja kaut kā aizstāvēties un veidot argumentus. Man gribējās iet prom, bet vienkārši nebija kur, jo arī tobrīd vēl īsti nekādu vakanču nebija. Un arī es nekvalificējos vēl projām darba bezdarbnieku pabalstam. Tā kā bija tāda krātiņā iesprostota sajūta. Bet tad lielā mērā pateicoties manam jau 3. programmēšanas epopejas eņģelim, sanāca tikt citā darbā. Un tas eņģelis arī man ļoti daudz bija mentorējis. Pirms tam vienkārši neformāli pa draugam. Un pateicoties viņam sanāca tikt citā darbā, kur alga arī bišķiņ lielāka, bet arī vēl projām tā taupīgi jādzīvo, un tikai tad es palieku pa nulēm. Un tur es jūtu, ka ok, lai arī tajā pirmajā iepriekšējā uzņēmumā, tur, kas no gadu nostrādāja, tur baigi gāja klubdams, kristams, tomēr kaut kādu pieredzi es tur esmu ieguvis. Un arī tagad atnākot tajā darbā, kas jau sanāca bija mans 3. darbs kā programmētājiem, tur es jūtu, ka kaut kāds pamats ir un jau spēju plus mīnus tikt galā. Arī varbūt ne tik gludi, kā vienmēr gribētos, bet tur es jūtu, ka vismaz tās kļūdas, kas man rodās, ir nevis tāpēc, ka ir kaut kāda nepietiekama izpratne par to, kā darbojas kods, bet vienkārši tāpēc, ka nepārzinu konkrēto kodu bāzi. Tas projekts, tajā projektā kodu bāze bija 18 gadus veca, kas arī bija beigā pārslēgšanās no tā, sākot salīdzinot ar manu pirmo projektu, kurus pats visu taisīju no nulles. Bet, turpmāk sakot, es jūtu, ka ir jau kāds pamats zem kājām, alga tāda, drusku jau knapi sāk palikt ciešama, tāda, ka nav visu laiku baigi jāstreso par naudu. Bet, sakot, arī izturēju pārvaldes laiku, plus mīnus izgājis priekšu. Un tad to uzņēmumu pārdeva, man bija virkne ar atlaišanām, un man atkal atlaida. Man likās, bļāviens, kas notiek ar manu dzīvi? Šeit visu laiku esmu tā čakarējies, tā cīnījies, un tagad, kad beidzot ir kaut kāds pamats zem kājām, uzņēmums tiek pārdots, virknes atlaišanas, un mani atkal atlaiž. Un atkal jāsaka, tā bija vienošanās pārtraukt attiecības, bet tāpat kā viss iepriekšējās reizes, ideja vienoties ienāca prātā tikai vadībai. Bet, labi, strunts ar to, tur jau dzīve bija daudz normālāka, un tad pēc tam es tiku savā tagadējā darbā, kur arī jau, ir tīri ok, es teiktu, protams, vienmēr var labāk, bet man jau patīk, ka šeit noder arī manas digitālā mārketinga zināšanas šim uzņēmumam, tad var bišķiņ sakombinēt savas abas karjeras. Gan arī man iegūtā pieredze kā programmētājiem ir jau tāda, ka es vairs nejūtos kā iesācējs un lietas iet uz priekšu. Un tas ir tas, kur es esmu šobrīd. Tā kā kopumā jūtos izēdis veselu mucu ar mēsliem pēdējo 4 gadu laikā, 46 mēnešu laikā, lai būtu precīzi. Un tas ir tas, kā man ir gājis. Daži tādi, varbūt, secinājumi, un atstoties, ko es jūtos secinājis no tā visa. Pirmais jūtos, lai bija daudz grūtāk, kā es domāju, bija arī ārpus programmēšanas un darba dzīves, bija arī citas lietas, ko es tā
dzīvē darīju, piemēram, staigāju uz randiņiem. Un, tas arī bija tāds veida piedzīvojums, esot starp darbiem, kā mēs teikt, kad, godīgi sakot, esot izputējis. Protams, arī staigāju uz randiņiem, jo kaut kā jau dzīvē jāturpinās. Izlikos, ka maksā par dzērieniem nav problēma. Un tad kaut kādā uz priekšu tikām. Sanāca arī atrast draudzeni visā šajā laikā. Esam jau kopā pāris gadus. Un tas arī īstenībā ļoti, ļoti palīdzēja. Un nebija tāda sajūta, ka vairs tik ļoti jāiet visam tam cauri vienam. Un kā mums abiem ar viņu patīk jokoties, ka vismaz es varu būt drošs, ka viņa nav zeltrace, kas arī totāli taisnība. Jo tad, kad mēs iepazināmies, galīgi nebija tādā situācijā, lai tur kaut ko vajag varētu blatot. Un arī visi mūsu tādi randiņi līdz šim bija tādi ļoti pieticīgi. Jāsaka, ka mēs vienreiz uzjaucām termosā skrūvi un gājām uz parku spēlēt šahu. Ļoti jauki, ļoti romantiski, mums abiem patika, bet teikšu godīgi, tādi randiņi, kādus var atļauties tagad, kurus var atļauties kaut ko normāli nopirkt, man patīk vairāk. Un tā kā viens no secinājumiem šokējoši, bet dzīve, ka tev nav uz katru soļu jāatrotās par naudu, ir vieglāk nekā dzīve, kad tas ir jādara. Kopumā man visu laiku likās, īpaši tajos stresa brīžos, tad runājot par, teiksim, kādu programmēšanas mācīšanos un darbu vispār, visu laiku bija tāda sajūta, ka dēļ tā stresa es esmu kā tāda mašīna, kur beigi spolē, kur tu esi beigās stresā, tur ir ļoti daudz mācies, un pašiem ar draudziem viens tāds moments, ka tad, kad es strādāju tajā darbā, kurus gadu nostrādāju, kas bija pēc tā 25. mēneša, ka es pats tur diezgan bieži paliku pa vakariem, kaut ko pamācīties vairāk, kaut ko vairāk pastrādāt, arī ņēmu darbu uz mājām diezgan bieži. Un bija tāds viens vakars, kurš ļoti emblemātisks tam periodam, kas mums bija kopā ar draudzeni visā tajā periodā, ka mēs aizgājām uz vienu koncertu, pēc tam atnācām 9 vakarā mājās, kaut ko mazliet paēdām, pačilojām, un viņai tobrīd bija pēdējais kurs veterinārās zinātnes studijās. Un tad mēs abi tajā dienā no 10 līdz 11 sēdējām šajā istabā un abi mācījāmies. Es mācījos Laravelu, viņa mācījās kaut kādas tur savas lietas par veterināro zinātni. Un tā mēs abi sēdējām līdz 11 vakarā un vienkārši studējām. Konkrēti tik traki bija vienu vakaru, tikai ka mēs tā abi kopā sēžam, bet tas tā diezgan emblemātiski visam tam periodam. Tā kā viena no lietām, kas man palīdzēja, bija, protams, draudzene, kas bija ļoti jauki. Projām bija ļoti jauki. Vēl man ļoti palīdzēja tas, ka mans ikdienas tēriņa līmenis vienmēr bijis diezgan zems. Tad, pateicoties tam, arī vispār man varēja būt iekrājumi, kas spēja tik ilgi izdzīvot. Piemēram, savu tagadējo telefonu es nopirku 19. gadā pa 170 eiro un kalpo vēl joprojām. Lai gan jāatzīst, es sāku skatīties citiem telefoniem, viņš sāk palikt drusku lēnāks. Vēl man ļoti palīdzēja tas, ka man visā šajā periodā vienmēr bija kaut kāds ļoti konkrēts nākamais solis, ko veikt. Pat tajos tumšajos 6 mēnešos, kas bija līdz tam 19. līdz 25. mēnesim, tur man ļoti palīdzēja tas, ka atnākot mājās zināju, ok, man ir jānoskatās konkrēti šīs 5 lekcijas Udemy'ā, man ir jāslabo tieši šis baks. Un tas ļoti palīdzēja, ka man vienmēr bija kaut kāds konkrēts nākamais solis, ko veikt. Vēl man ļoti palīdzēja tas, ka man citi pieredzējušāki programmētāji bija teikuši, ka pirmie 2 gadi ir vienkārši metami ārā kaut kādā ziņā. Pirmie 2 gadi ir tie, kur tu kā programmētājs visu laiku jūties, ka tu neko nesaproti. Tā arī ir, es varu apliecināt. Un vēl man ļoti palīdzēja mana iepriekšējā pieredze ar jiu-jitsu. Jo arī jiu-jitsu ir tā, ka pirmie 2 gadi kopumā ir metami ārā. Tur visu laiku visi ar tevu seju tikai mazgā grīdu, tu cīnies cik vien vari, bet tik un tā esi galīgi bezspēcīgs. Un tas ir tāds periods, kam vienkārši ir jāaiziet cauri un kaut kā jāizspiežās. Un man tiešām bija tāda sajūta, ejot cauri šiem visam programmēšanas piedzīvojumam, ka jā, ir grūti, ir daudz grūtāk, kā es gaidīju, ir daudz lēnāk, kā es gaidīju, bet es vienreiz vairs tam izgāju cauri. Arī jiu-jitsu es esmu piedzīvojis šādus te pirmos 2 gadus, kur tev visu laiku jācenšās no visa spēka, un tik un tā ir sajūta, ka galīgi neko nespēju izdarīt. Bet es tam tiku cauri toreiz, un tad tikšu cauri arī šoreiz. Tāpēc nāciet trenēties jiu-jitsu, bjjacademy.lv, Rīgā, Krimulcielā 63. stāvā.
reklāma nav atmaksāta, visi laipni gaidīti. Un kopumā es teiktu, pēdējā lieta ir, svarīgs punkts ir bijis saglabāt pašcieņu. Tāpēc, ka tīpaši tajā, kad es tur strādāju, tajā uzņēmumā, kurus gadu nostrādāju, kur bija tāds moments, ka visi, vismaz man likās, ka visi uz mani skatās kā tādi ciemu muļķi, pats arī bija ilgstoši stresojis, ilgstoši jūties tā, ka galīgi nekas neiet uz priekšu. Tomēr jāspēj pateikt sev, ka nekas, šī ir daļa no procesa, es tikšu tam cauri. Un arī reizēm objektīvi jāpaskatās. Teiksim, manā gadījumā bija tā, ka bija ļoti daudz visādi kritieni, bet tie kritieni vienmēr bija no arvien augstākas augstienes, un tā piezemēšanās arī bija arvien augstāka. Tā viss gāja tādā zigzagā uz augšu. Jā, es visu kaut ko kavēju, jā, es visu kaut ko nevarēju izdarīt, jā, es kaut ko solīju par daudz, bet tās lietas, ko es tur darīju, vienmēr bija arvien sarežģītākas, kuras darīju arvien patstāvīgāk, un vienmēr atskatoties, es jūtu, ka, es tomēr šeit esmu kaut ko iemācījies. Tā kā, jā, pat tajās situācijās, kad esi galīgi lejā, jāspēj objektīvi paskatīties uz situāciju, drusku apkāpties un pats galvenais – saglabāt pašcieņu. To es arī jums novēlu. Paldies!